Nu, reku mēs esam. Šodien pieskrūvējām pēdējos finierus. Ar finieriem, kurš sūda tādi ir. Viņš vispār skaitās mitruma izturīgais. Vakardien bišķi palīja lietus. Atnācām vēl ar slotām noslaucīt, blā, blā, blā. Kad tas sūds tāds, nezinu, vai var redzēt. Re, kur te ir sagājis iekšā. Te ir vispār tāda, re, kur līnija. Nu, viņš tā kā līp nost apakšā ir ticis iekšā. Nezinu, kaut kāds baigais iedirsiens sanācis. Likās finieris spēcīgs, izturīgs. Vajadzēja būt, ka viņam ir pārklājums mitruma izturīgs. Pirkām no Latvijas finiera pa taisno un kaut kā, nu, nenormāli bēdīgs esmu. Nezinu, kāpēc tā. Lietus nebija liels, tīri pasmidzināja, kaut kas te bija, noslaucījām un sapūtās. Šī vietā ir uzpūties. Reku pilnīgi jūtu, nu, gabals. Un tas tā šodien baigi motivāciju paņēma nost. Saškrubējos. Tā ir kā dārgs materiāls. Paņēmām speciāli dārgāk finieru, nevis OSB. Lai viņš ir noturīgāks un šeku reku, te tev tāda sūda. Reku tās OSB jau pat parastais, tas iespējams pat nav mitruma izturīgais. Viņš tur stāv jau 2 gadi, vispār nekas nav noticies. Un tad tu paņem dārgo finieru un attev. No tāda prikola. Uzkrūvējām, rekur, uztaisījām salaidumu vietu. Galējai sienai šits būs apakšā, šitas iet augšā un rekums jau sazāģēta dēļi vertikālai, kas ies iekšā sienā. Tā kā tūlņā sāksim skrūvēt, skatīsimies, kā ies. Ir doma šodien uzcelt vienu sienu, rītdien otru sienu, un tad redzēs. Jo kaut kad uz Rīgu arī jābrauc. Nu tā. Šī vietā kaut kur plāksnes nesagāja, bišķītiņās 2-3 mm gāja pāri. Ar ribzāģi nozāģēja, tās vietas piekrāsoja krāsu. Un tās vietas, kur ir šī zonā, kur sanāk, tur būs galds. Te ir malkas šķūnas, tajās vietās pilnībā izkrāsojām, jo tad dēļi neies viens pie otras, tur būs vagonka un te būs dēļi ar spraudzīm, lai malka žūst, veidinās. Nu tā. Nu tā kā šitā, tūlņā skrūvēsim sienas, skatīsimies. Dēļi bēdīgi, un rekur pielikts pie malas, te pieiet pie malas, te viņš ļodzās iekšā, tur viņš iet ārā. Nezinu, vai visiem, kas strādā, tā ir, bet, nu, baigi besīgi, es teikšu godīgi. Baigā ņemšanās ir tikai daļa tā, kad dēlis, ko tu nopērc, kas nāk ārā no freizes, pēc tam žūst, izliecās, un tad, nu, rekur, var redzēt, te ir 2 mm ārā, tajā galā ir iekšā, tajā galā iekšā, nu, besīgi katrā ziņā. Bet, nu, laikam tas process ir, šā skrūvēsim pirmo sienu augšā, mēģināsim uzcelt, pieskrūvēt rītdien otru sienu, un tad jau redzēs, kā mums te viss iztīsies. Voilā, sienu uzslējām. Pagaidām pievilkām uz parastajām skrūvēm, tīri, lai aptuveni stāv līmenī, lai nekur viņi nepaliek. Šī siena sanāk ir 2 metri, un beigās būs 2,15. Nu, vot. Šodien no rīta ielaidām šitās te diagonālītes iekšā, iezāģējām. Tā te. Un pa vidu salaidām ir skrūvēs vagonku, lai 3 vietās var piestiprināt augšā, pa vidu lejā. Kad cēlām augšā, rekur pielikām šī pusē tādus 2, kur atsisties tai sienē, lai neaizmuk viņu projām. Sānus pievilkām ar šitādiem dēļiem pa diagonāli. Ielikām līmenī. Un pagaidām pievilkām pāris storku skrūvēm cauri visam līdz pamatnei. Tā, lai viņi nekur nekustās. No tā, nu pirmā siena uzslieta, plus mīnus viss ir līmenī. Apakša te arī svarīgi, lai viss sakrīt. Nu, šitā te kā vagonka sitīs klāt, lai nav kaut baigi izliekumi. Nav pilnīgi perfekti, bet pieņemsim rekur finieris mazliet iet uz iekšu, bet augšējais, apakšējais tad ir līmenī. No, tagad uzslaucīs terasīt, skatuvi. Nu, nesīsim dēļus nākamajai sienai. Nākamajai te priekšējā siena. Šitā ir 2 metri, nu 2,15 un priekšējā būs 2,65. Pa 50 cm augstāk, lai jumtam kritums ir tālūk pagaidām. Šodien uzslējām otru sienu. Sanās tā, ka vakardien svētdien atbraucām vakarā un domājam, davai nenoslinkosim, saskrūvēsim jau sienu kopā. Un labi, ka izdarījām šodien 3 stundas ietaupījām. No rīta piecēlāmies.
Ieštrbējām iekšā šitās horizontālītes, pie kā vagonka skrūvēsies klāt te vienu diagonālīti, lai viņš neļodzās. Nu, tā. Pa diviem cēlām augšā. Bija kā bija, jo sanāca, ka viņš mums bija ārpus teras, mums nācās viņu celt un vilkt, un tā siena diezgan, tāda masīna sanāk, jo celt viņi ir no 50 x 100 brusiņām. Nu, tā. Tikko veselu stundu, pusotru mēs viņu līmiņojām. Kā mēs to darījām? Šonīts platumā ir 250. Mēs nozāģējām perfekti 250 dēli, pieskrūvējām, tā, lai viņš augšu satur kopā. Un tad apakš viņa rāmurīti sitām, uz kuru pusīti vajag, likām līmeņrādi, un tā gājām pa posmiem, rekur uz priekšu. Šādi. Pagaidām izstās. Ir līmenī, ir apakša visa tagad pieskrūvēta. Nu, pašās beigās droši vien vēl ekstra skrūvējumu saiesim klāt, bet pagaidām tā, ka viņš nekur nepaliks, nekur nekustēsies. Sienas ir uzslietas, viss ir līmenī. Nu, visu laiku sanāk kaut kāds milimetriņš tur, milimetriņš šur, jo te pieņemsim sanāk arī mēs, kad šitos skrūvējam klāt, šitas jālaiž bišķi vairāk uz maliņu, jo te augšā viņš ieiet iekšā milimetrus, un tā mēs te cīnāmies ar tiem milimetriem. Jo skaidrs viens tie materiāli, kas nāk no frēzes, no zāģētavas, nu viņi nav baigi taisnie. Principā, ja būtu ideāli taisni materiāli, mēs iekamētu laiku uz pusi, jo pusi laiks sanāk čakrēties, graizīt, griezt tos dēļus uz vienu pusi, uz otru pusi, skatīties, kuru pusē labāka, kā viņš sajies, kā viņš nesajies. Kurš te arī bija tāds trakāks, to jau parādīšu kaut kādu piemēru. Nu labi, nu tā grūtā parādība, bet nu viņi visi tādi, nu reku pieņemsim pastāst kā apakšiet. Nu viņš būtu ideāli taisnīgs, tad vienkārši saskrūvēt, nu te viņš ir tāds izlaicies uz vienu pusi, izlaicies uz otru pusi, ejot uz augšu viņš izlaicās vēl uz trešo pusi. Nu tā, viss tagad ir nolīmeņots un mini pauzīte 10 minūtes un sāksim nest materiālu starpsienām, galasienai, starpsienai. Redzēs, kā šodien cik daudz sanāks, moška sanāks 1, 2, 3, varbūt tās visas 3 sienas uzlikt. Tā kā tā pagaidām. Izstās smuki, liels, masīvs, kā uzlikt pie priekšējo sienu, viņi ir 250. Nu, sanāk, šobrīd viņi ir 260, uzreiz tāda masīva būve, jo, kad uzlika tā, to jums parādīšu. Aizmugurējo sieniņu, nu, viņi bija tāda liela, ka uzlikt šito priekšējo, jo viņš uzreiz tādu telpu iedeva tam visam pasākumam. Tālūk. Tā, nu ideja, kā mēs te mēģinām augšā dabūt līmeni šiem dēļiem, kā viņus nozāģēt, lai viņi ir šeit taisni līmenī. Mēs atzīmējām vienā pusē līmeni, tad mēs izvilkām attālumu, kāds ir attālums uz teienei, tādu pašu attālumu otrai pēdējai brusei, uzvilkām augšā un tad ar līmeņrādu uzlikām un novilkām taisnu līniju un nocelsim zemē, mēs savilksim tās līnijas un nozāģēsim. Aizmuguri jau tā nozāģējām, plus mīnus sagāja visu kopā, bet, nu, paši varat redzēt, ar kādiem dēļiem jāstrādā. Nu, tādi viņi nāk no tās frēzes, no gatera ārā, bet būs normāli, nu, ir daudz maz. Tā kā tagad zāģēsim priekšu, un tad varam retināt, likt viņas īstajās vietās un skrūvēt klāt. Nu, tāds procesiņš. Jo viss pats rāmis, viss ir gatavs. Tā, kroči, skrūvējām jumta brusiņas klāt. Kā mēs darām, rekur izvilkts striķis ir. Pirmā pēdējā jau pieskrūvēta. Šito mēs rekur pieregulējam. Aha, šitā neregulējās. Mums būs jāpaceļ nos, bišķiņās jāpiezāģē šeit savienojuma vieta, lai viņš pienāk līdz striķim. Tad mēs kā daram? Es izurbi 2 caurumus, lai neplēstu dēli. Un tad izlaižam cauri ar 120 torku. Viņš pieskrūvējās pie šitā apakšējā balsta dēļa. Visu, un ekštās jau pieskrūvēja. Nu, turās diezgan pamatīgi, bet vēl ir metāla stūrīši, tā kā beigās iziesim cauri, visu saskrūvēsim un skatīsimies, ja prasīsies. Pieliksim vēl metāla stūrīši, ko redzēt. Pirmo un pēdējo pagaidām pielikām tikai uz šitādiem metāla stūrīšiem, lai stāv savās vietās, lai varēs riķi izvilkt. Nu, palēnām ejam pie vienam dēlim, tagad skrūvējam klāt, un tas skatīsies beigās, kas mums te ir sanācis. Nu, tā kā tā.